Ko pārgājiens var sākties. Esmu Austrijā, aizies apstīsies pilsdrupas un te jau pavandīsies pa mežu, pa kalniem, ūdens krātuvu lejā, meži un kalni, skaisti. Pavērs. Labs. Ko ies iekšā apstīsies, kas tas tāds te ir? Normāls pagrabs. Cietums. Karoču leģenda uzrakstīta. Te ir apslēpti dārgumi un vēlns viņus apsargā un ik pa laikam pārskaita. Kaut kas tādā garā. Ko ies uzkāps augšā? Laikam būs kaut kāds pasākums. Heidi. Ko iespēdīgi, ņemot vērā to reliefu, kalnus.
Tīri iespaidīgi. Pietiek iet pa ceļu, jāpis iekšā mežā, mēģinās pat taisno iziet. Bet karta rāda, ka te priekšā kaut kāda upe. Tā jau skatīsies, kas tur ir. Stāvums. Tas tas strauts vien ir. Es jautājums, vai es tur augšā uzkāpšu ar šito somu. Mēģinās, skatīsies, te redzēt. Tiekās vēlāk. Jā, upi tā varbūt ir ziemā, kad no kalniem sāk tecēt lejā vairāk ūdens. Tagad tas ir tikai tāds strauts. Bet, kā es tikšu tur augšā? Nu, ko, 4 rāps gan jau. Labi. Nu, lūk, tur lejā tā upīt palika. Pavisam augšā neuzlīt. Te kaut kāds vecs ceļš iet. Ies pa šito. Tā jau redzēs, kur aizvedīs. Puļā nav viegli. Tas ceļš, nu, kādreiz esošais ceļš. Vēd tikai vienīgi augšā. Ņemot vērā neseno slimošanu. Valsts par ālas grūti. Bišķi nosvīt. Reku itas dambis, lai var redzēt. Reku tur. Kamera noteikti neko nevar redzēt. Plāns ir aiziet uz to dambi. Bet tas ir lejā. Jautājums, vai šitas ceļš ies arī lejā. Labi. Tiekās vēlāk. Tā, laikam atradu ceļu, kas iet lejā. Augšā tur kaut kāda privāta teritorija izskatījās. Labi. Maucam tālāk. Jā, no turienes es nāku. Ķipa saku ceļš, bet no ceļš viņš sen jau vairāk nav. Un tad nu te reku es atduros. Vairāk arī neiet nekāda taka. Pat sena ne. Vai ko, mauks te kaut kur lejā pa to kalnu. Jābūt jau baigi uzmanīgam. Ja šite kad kāja salauzīs, tev viss, kā tev te kāds iznesīs. Labi, tiekās vēlāk. Roči, man šitas paliek bišķi pa ekstrēmu. Nu, tas slīpums nav īsti parādāms. Bet nu slīpums ir baigais. Lejā ūdens, tālāk tikai sūdīgāko paliek. Roči, jālien ārā, jālien augšā kaut kur. Bet kā es te uzlīdīšu? Nu, mēģinās. Jo tur tālāk neizskatās, tur ir. Tur nav iešana. Man jau viss jau kājas šķības jau. Labi, tiekās vēlāk. Tā, nomet somu. Tik tālu esmu ticis. Dažs slīpums ir, no, es pat nezinu, 70% brīžiem, 80. 80 varbūt nē, 70 toču iet uz augšu. Slīpums normāls. Vajadzētu saprast, vai es tur kaut kur kāpju augšā tālāk. Vai es te kaut kur mēģināšu. Bet te, ja krīt, tad ir diezgan stāvs. Kaut gan te visur stāvs. Ja te krīt, tad krīt. Tad arī nokrīt. Labi, tiksies vēlāk. Uzkāpšu augšā.
Sanāca paiet bišķi apakaļ. Nevarēja, tur gan arī aizgāja šļugdams lejā 100 metri. Bišķi pa ekstrēmu. Pateicu sev, neesi idiots. Panāca apakaļ. Nu, te vismaz kaut kādi koki. Es kā aizķerties. Te vēl kaut kāda tā kā zvēra taki iet augšā. Varbūt pat to jāmēģina. Eku relikti arī te mētājās. Oba! Zāģi. Ir kaut kādas emblēmas. Redzu. Kaut kāds ir un huizi no kuriem laikiem. Baigi jauns neizskatās. Tur iepriekš vēl kanna mētājās, bet benzina kanna, bet te es netiku klāt. Labi, skatīsies, kā tālāk augšā. Tiekās vēlāk. Ko esmu augšā? Tur, es to būtu domājis, ja tur tāda krauja. Kas te? Pļava? Kas te nav? Labi, ies tālāk. Nomājums skatiņi. Kur te es te esmu uzkāpis? Johai. Ei, tad ir labs. Kaut kāds bunkers. Kāds jau te ir bijis. Laba piepe. Ja var redzēt. Viens augstums. Un es gribēju šitā uzlīst patiešu aizmirsti. Nu, kaut kāda daļa jau es tur uzlīju. Līdz palika pārāk ekstrēmi. Jā, ok. Kas ir šitas jau kaut kāds vecais bunkuriņš. Labi, tiekās vēlāk. Jā, reku var redzēt tur. Tā ir tā pils, kur es biju. Šitā ir viss tā ūdens krātuve. Pils atrodas uz tās pussalas. Uz ar tām reku ielējām. Tad tā ir mākslīgi uztaisīta, uzpludināta. Tur tālāk, tur kaut kur lejā, tur ir tas dambis. To mēs arī aizies apstīsim. Un šitā, jā, te kaut kādi outdoornieki bija. Kaut kāds sen apakaļ. Labi. No, kaut kur eju. Bet kur eju? Izkāp to dambi. Nav ne ceļi, ne takas. Bet tas arī ir tas, ko es gribu. Tas, kas man patīk. Pa laikam reku šitādi akmeņi sastopās. Iešana nav tā vieglākā. Vai slīpums un tā. Bet, nu, interesanti, interesanti. Šāds te slāņojums. Ja es tuvāk apstīsies, kas tāds ir. Smilšakmens vai kas tas? Nē, tas kaut kāds granīts. Vai vēls viņa zina. Čehijā ir smilšakmens. Viņš pavisam savādāks izskatās. Jā, labs. Labi, mērķis iet tur kaut kur uz zemāk. Tur jābūt tam dambim. Labi, tiekās vēlāk. Nu, lūk, lejā nonācis esmu. Tagad bišķi jāpaiet apakaļ. Kā var redzēt, te ūdens nav. Te upē. Lūk, kas mazliet tikai starp akmeņiem. Aizies līdz tam dambim, apstīsēt.
it kā ir iespaidīgs. Ai, apcik, papcik. Ir jau arī iespaidīgs. Vienkārši siena priekšā. Pieies tuvāk. Brīdinājums. Ieeja uz paša atbildības. Kaut kā tā. Nu, labi. Es jau gribu tur augšā uzkāpt vēl. Trepas iet laikam. Jā, augsts. Kājas jau šķības, bet nu tā jau tas ir tādās valstīs ar reliefu. Jā, vēl jākā. No, te ir ko kāpt. Vēl pišķi. No, augstums iespaidīgs, jā. Visu to ūdens masu šitāds te tur. No, esmu kaut kur mežos. Tur Graņķirova klajā iet. Te kaut kāds iet celiņš augšā. Laiks meklēt, kur nobāzēties. Pietiek staigāt šodien. Nezinu, varēja dzirdēt, nevarēja, nepaspēja ieslēgt. Kroči te pa tiem kalniem brieži ar skrienu un lec. Baigie tādi urkšķi bija viņa. No, tur aiz kalna izskatās, ka lietas velkās. Varētu būt, ka līs. Taču uzmeistaroju hamoku, snupak, tropical, man liekas, jā. Bija vēl viens jungle. Nē, vai šitas bija, labi, neatceros. Šitas ir ar moskītu tīklu. Viens ir bez, otrs ir ar tropical un jungle. Apakšā poncho liner underquilts improvizēts. Saucamais vūbijs. Nu, tā būs tajā padzīvā. Rītā ies tālāk. Brēlēns, ja lietas uznāks. Nezinu, vai man tas pančinieks nosedz visu to hamoku. Un vēl viena nianse. Austrijā mežos aizliegts celt teltis. Un no šī gan nav telts. Galvenais jau kā visur neatstāt musaru. Nepiedirst. Neatstāt aiz sevis pēdas. Visu savākt un aiziet tā, lai tev neredz. Jā, labi, davai. Labrīt. Nakts pavadīt. Kaut kā kakls šķīvs.
Laikam hamoks nebija pareizi noregulēts. Neesmu cienītājs gulēt hamokā. Baigs bardaks te tagad pagaidām, tas viss tiks novākts. Jāpadzer kafiju, jāuztais ēst. Jātinās apakaļ. Vakar domāju, ka bādu neesmu paņēmis līdzā. Powerbank steipu smago, vats nav. Ot, debils. Beigās krāmēja somu, nē, atradās. Tā kā vēl kādu laiku jāpagaida, kamēr uzlādēsies telefons. Jo ceļa apakaļ jau es nezinu. Labi, es zinu te līdz kaut kādam ciematam, bet tālāk jau nav ne jausmas, kur jāiet. Tad jau navigācijā būs jāieskatās. Tagad tā, laiks šodien draņķīgs, līst lietas. Bet, kā saka, nav jau nepiemērot laikapstākļi, nepiemērots apģērbs, ne? Labi, tiksies vēlāk. Tā, līst lietus, jāiet apakaļ, vismaz kā 20 km. Sūd tāda, ka ūdens nav valsts prāt, kaut kur vienā sazīmēs. Bet priekšā kaut kādi dūmi. Te visur mednieki, torņi, moš kaut kāds mednieks, apķēdiens vai vēl kaut kas. Vai tie garaiņi. Man tie taši dūmi, ble. Labi, ja skatīsies, te redzēs, kas tur ir. Nē, tie nebija nekādi dūmi. Tāda ļoti interesants parādības reku. Jau var redzēt, tur arī vienkārši uzceļās tāds tā kā mākoņi. Tagad no ūdens, kur tāda dūma, bet tas ir mākonis. Ne. Un tad pazūd. Un tas pirmais, tas bija te kaut kur. Jā, kalnos bišķi savādāk tas viss. Labi, viss kārtībā. Ejam tālāk. Un tas gan interesants rāpulis. Krāsains tāds. Krāsainā ķirzaka. Dzeltens. Dabā jau parasti brīdina, ka indīgs ir tāds košs krāsas. Labi, neaiztiksim, lai dzīvo. Un kādā ātrāk arī gāja pārgājienā Austrijā pa mežiem. Un te vēl ir čūskas. Un tās diezgan liels. Neatceros, cik tur tās indīgās bija, bet vairāk katrā gadījumā nekā viena indīgā. Latvijā jau viena indīgā odze. Tad te bija, nezinu, neatceros, 3 varbūt. Tagad no tādēm arī jāuzmanās. Jā, skaisti. Skaisti. Ko atradu kaut kādu strautu. Pamēģināsim, nezinu. Darbojās šitas filtrs, nedarbojās. Redzēs pēc kā garši. Viņš te visu ko te attīra, bet vēlams jau, protams, ir vēlams jau, protams, pēc tam ir novārīt to ūdeni. Dāj, paprovās, tā pateikšu. Dzert var. Ir tāda kaut kāda piegaršiņa, bet pa cik ūdens vispār nav, aizies. Viss somā iekšā būs rezervē. Gandrīz litrs. Kā vietējie dzīvo. Vigvams, upīt, viss tā tālāk. Viss kā nāks, uztaisīts. Esmu iznācis uz šosei. Vai ko darīt, jāiet pa šosei. Tas gan man galīgi nepatīk. Kaitai. Esmu uznācis uz tādu celiņu. Lejā bija zīme, ziemā viņš ir slēgts. Gan jau, ka te ir pakaļā ar sniegu. Baļāins slīpums tāds, ne pat tēma tāds. Vēl iet augšā.
Kalns, kas tur liekas, kaut kādi 600 metri. Bet jau kādu gandrīz kilometru tu vienkārši malc augšā. Nu, jūt. Tā, kad, nu, potīties jūt, kad ir ieliekums visu laiku. Neko darīt, jāiet. Un līdz to piedavām. Jā, labi, beidz čīkstēt. Aizgāja tālāk. Kinberga. Kaut kāds Kinkalns. Pirmais ciemats sasniegts. Slāpšu. Kur šitie draņķi lien ārā. Šitādi kailni. Pingliemeši 1, 2, 3, 4. Būs kaut kas interesants, parādīšu. Zīmes, tāda bija jau viena. Uzmanību kaķi, brauciet lēnām. Baznīca veca. Tāda koka tornīti. Jā, tā ir interesanti. Ciematam tiku cauri. Viņš tur bišķiņ lejā reku paliek. Var teikt, kalnā augšā un tagad tāds klajums. No, te ir jautājums, kur ir labāk iet. Augšā kalnā un kokos bišķi aizvējā. Vai šādā klajumā, kur tev pūš un lietas gāžās. Protams, ka šī te, jo te nav jākāpj augšā. Tā, laikam nākamais ciemats klāt. Kāda vecā baznīca vai kas, vai kartē bija it kā burga ruīna rakstīts. Pilsdrups. Pastīsies, kas tur ir aiz tā žoga. Jā, tur, protams, var ieiet. Tur apakaļ pa kreisi bija Teufelskirche, Velna baznīcas drupas. Bet pa gabalu redzēja, ka tur nekā nav ko apskatīt. Fīņi vien bija. Labi, būs kaut kas interesants parādīs. Privāta grundstück. Durchgang verboten. Privāta teritorija aizliegts iet. Kāds tornals ir? Paskatās tur uz vārtiem. Kaut kāda lauvas. Laikam jau tā laikā tā taisīja. Smukāk. Baigie dakstiņi. Jā, lauvas. Šlos Vetlas. Vetlas pils. Jā, labi. Nu, jā, daudz neko apskatīt te nevar. Vienīgais var redzēt interesanti. Te ir tādas lauvas. Un tad dziļāk, protams, ērglis. Vēl tikai attiecīgais krusts pietrūkst. Labies tālāk. Var redzēt, vecais jumts vēl saglabājies. Kaut kāda dakstiņa, akmens dakstiņa. Bišķi gan ieliecies, bet, nu, stāv. Skurstenis atāds šķības. Te jau laikam kaut kādas taļļi bijuši vai kaut kas tāds. Jā. Labi, kusties tālāk. Nākamais ciemats Veclas. Tā viņi tad dzīvo. Jā. Normāli nameļi. Vietējais ziņu dēls. Tas tā. Paskatās šito.
Anton. Baigā instalācija. Ceļu malā kaut kāda statuja ar soliņu. Jāiet pasēdēt. Baznīca zvana. Jā, tur kaut kāds ciemats vēl lejā. Ir parādīšu. Jā, tā baznīca, kur zvana. Pareizi svētdiena. Gan jau kaut kāds dievkalpojums. No, kurš zina, kas tāds ir? Sašauts ar bultām. Jā. Kaut kāds amoriņš. Bronzas bults vai misiņš. Nu labi, lai jau stāv. Kaut kāda nozīme jau viņam ir. Gads ir kaut kur. Nevar saprast. Kaut kāda cipara ir. Reku. 87 un 48. Hreņi. Baies. Apraksts nekāds nav. Google kartas man ieveda. Bez tā pats slapšā bija. Bet nu tagad jau tās kājas ir vispār slapi. Hotel Lovas Gorteks. Sūdiņi netur. Interesanti, kas šitie tādi. Apķēdēji. Tādi nesūdīgi pūzni. Jā, tas ir. Te jau it kā poligons sākās. Bies tālāk. Vēl kādi 13 km palikuši. Būs kaut kas interesants parādīt. Tiekās vēlāk. Tā es tev andos pa to poligonu. No turienes atnāc, tur aizēja. Visur šlagbaumi, labi, ka pacelti. Svētdienā nekādas aktivitātes laikam te nenotiek. Tādā garā arī būs līdz galam. Vēl kādi, nezinu cik. Jāskatās navigācijā. Ap 10 kliki. Un principā šitādi arī tie ceļi te būs. Domāju, ka vairāk arī nekas te nebūs, ko filmēt. Kā labi, jā, tā. Labi, tomēr ieslēdz kameru. Šitāds te taisns. Labi iedarbojās uz moralka. Un slīpumiņš visu laiku uz augšu. Labi. Kas tad te vairs palika? 5-6 kilometri. Darīs, kustina kājas. Labi. Viss.